17. maijs, Rīga, pirmais posms, laivu līgai, tikai klasika. Jau pēc nepilnām 30 minūtēm starts, 40 laivas kopumā, bija bišķi vairāk, bet uz starti 40 laivas ieradušās. Ķeram tikai klasikā, šodien līdekas asari, cerams, ka būs metri, vismaz tā dalībnieki runā, ka metriem jākrīt iekšā. Sākam šo sezonu, cerams, ka būs jaudīgi gan šī diena, šis posms, gan atlikušie 4 posmi. Tā kā, ja tu vēl domā, tu vari paspēt ielikt vilcienā uz nākošajiem posmiem. A mēs dodamies uz startu un uz ūdeņiem. Aiziet! Karstākā ziņas no BAM laivu līgas 2026. Tātad esam uz ūdens, bijām Ķīšezerā, Baltezerā, tagad esam kapteiņa kungs. Mazais Baltezers. Zariņa kungs mums pabrauca garām un nokleidzās zivju nav! Tā jau redzēs, bet tas neko nenozīmē, jo mums ir 94. līdeka, vēl citas līdekas, asarīši iet iekšā, Zandarts vēl neiet ieskaitē un Meža Vimba arī. Bet tāds ir pavasaris, tāds ir sezonas sākums, un mums ir šodien 42 ekipāžas. Mēģinam viņas noķert, sabildēt, iefilmēt un parādīt, kā tad notiek mači Rīgas ūdeņos. Nu ko, pulkstens 11. Jau ir pagājušas jau pāris stundas no sacensību laika. Pagaidām līderiem ir 5 līdekas. Tad ir ekipāža, kurai ir 90 centimetri ar kaut ko līdeka. Metru vēl neviens nav dabūjis, bet vismaz skatoties pēc rezultātu tabulas, izskatās, ka zivis neķerās. Mēs arī braukājam, meklējam, mēģinām atrast, kur ķerās. Bet diena ir interesanta, bet varētu teikt tā, ka tāds vidējais rezultāts ir 3 līdekas un varbūt 1 asarīts, skatoties pēc tabulas. Bet ir vēl palikuši 4 stundas, kas, domāju, būs gan interesants. Tad jau redzēs, kurš būs uzvarētājs pirmajā posmā. Ko sāksim? 3. vieta. Kijev Kapitals, Jānis Voris, Konstantīns Korkus. Nu ko, 2. vieta ar 33 119 punktiem. Ekipāža Zebra Master, Stanislavs Pinka, Andrejs Ļubīmovs.
Un uzvarētāji pirmajā posmā, kas arī nemāk vēl bildēt, bet tur 2 zīves beigās tika noņemtas, bet pirmo vietu viņi saglabāja ar 35,099 punktiem. Ekipāža Friho Empro sērijas Rimants Bedragins, Mārtis Purmalis. Aplausi! Pirmais posms, finišs, noslēdzies. Parāda kausiņas, kāpēc kausiņas nerāda? Protams. Pirmās vietas ieguvēja mums ir zinām, savēja Empro čaļi. Uz ko ķērāt? Nē, saki godīgi. Džerks, Big Bites. Nu, ot redzat, pagad Džerks un Big Bites. Karoči Igaunijas tēma. Precīzi 1-1. Mēs no Igaunijas, mēs pacēlām. Kā sezonu iesākām, tā arī Tā arī turpinam. Es šito momentu palaidu garām. Mēs tieši meklējām pēc Igaunijas variantu zivi. Visas zivis sausā Daugavā, pareizi. Izņemot asari. Izņemot asari. Visi redz, braucat uz sauso Daugavu, bet rēķināties, ka jūs tur varat palikt bez dzenskrūves. Tas ir točni, viņi arī sajāja dzenskrūvi, reduktoru, vēl bišku spūru. Bet, nu, pirmā vieta, 1 punkts kopvērtējumā. Bet arī tas viss pateicot 5 dienu treniņu. Bez Tu treniņu. nebija 5 dienas treniņi. 5 dienas bija uzlūdens. No, 5 treniņi. Nu, ko, apsveicam? Mēs Kā saka, tiekamies koknesē. Empro. Empro. Ko? Jau pēc nepilna laika, 2. posms Koknesē, 7. jūnijas, Zandarta sezonas atklāšana. Skatīsimies, cik veiksmīgi dalībniekiem veiksies grūtākajā ūdenī klasikā, kas ir Koknese. Tā kā stay tuned, tiekamies Koknesē.